treneru darbā, kas ir galvenais? Pacietība. Kas varbūt ir tā tava panākuma atslēga, kā tu saglabā sevi gatavu? Man patīk nosaukt šajā sakarā tādu īpašību kā spīds. Hokejs, tā spēle ir tāds dienas pasākums, kur tu Sveicināti, mīļie skatītāji! Ar jums Sports Strike TV sarunu šovu 12. epizodē. Šodien būšu es kā parasti Kristaps, un šodien pie mums ciemos ir Latvijas hokeja daudz sezonu leģenda Krišāns Redlis. Sveiks! Sveiks, Kristap. Paldies, ka esi pie mums šodien. Jā, prieks būt. Jā, kā pats dēvē šādu savu pieteikumu? Daudz sezonu leģenda? Jā. 26. jau tā vieta. 26. sezona. Jā, ļoti skaists cipars. Es ar šādu ciparu arī spēlēju izlasē arī. Tā kā, labi, tur ir visādi cipari bijuši, bet 26 ir viens no tiem. Mums bija 3 brāļiem. Vienu brīdi tieši 24. bija Miķelim, 25. bija Jēkabam un 26. bija Krišānim. Cik tev ir vēl mērķis tā kā ilgi spēlēt pašam? Vai tu ej tā kā līdz 30 laikam es neiešu. Bet jā, no gadu uz gadu eju. Bija jau tur likās, ka jau viss, bet es nezinu, es katru reizi pēc vasaras izbaudu to, it sevišķi to sākumu, ka, protams, es neslinkoju, es tur vasarā arī pastrādāju un cenšos uzturēt sevi, kā saka, kārtībā, jo, laikam tas hokejs ir bijis liela dzīves sastāvdaļa. Bet vienmēr to sākumu, to augstāk sākam trenēties, tik izbaudu, ka es tomēr es pietiekami vēlu it kā sāku bērnībā, teiksim, no 9 gadiem, līdz ar to es tad varu pavilkt ilgāk. Tāpēc tas tā viss ir izbaudu. Likumsakarīgi īstenībā tad sanāk. Likumsakarīgi? Es nezinu, varbūt arī, protams, jāsaka liels paldies arī mammai un tētim un dabai, ka viņi kaut kādus jau tomēr gēnus ir ielikusi pateicīgus tieši, laikam šajā ziņā, tā ilgadībai uz ledus. Ievads mazliet arī par tevīm. Nāc no Rēdlihu ģimenes, vēl bez Krišāņa, bez tevīm paši. Tev ir vēl 3 brāļi, no kuriem 2 Jēkabs un Miķels ir arī bijušie profesionālie hokeisti. Latvijas izlasē esat kopā spēlējuši plecu pie pleca. Pats karjeras laikā esi pārstāvējis Latvijas izlasi, piedalījies 9 pasaules čempionātos un 3 olimpiskās spēlēs. 2022. gadā esi draftēts ar 154. kārtas kopienu numuru New Jersey Devils, tā kā komandas ietvaros. Karjeras laikā pārstāvējis dažādus klubus Latvijā, ASV, Šveicē, Vācijā, Zviedrijā, Krievijā un Ķīnā. Un šobrīd 44 gadu vecumā spēlē Latvijas Optibet hokeja līgā, HK Mogo sastāvā. Šo sezonu pagaidām 30 spēlēs ir sakrāts 31 punkts, kā arī ir hokeja skolas Big vecākais treneris. Vai šis ir viss, ko tu šobrīd dari, vai ir vēl kaut kas tā kā profesionāli tavā, teiksim, tādā karjeras ziņā, ko tu vēl dari, ko es tā kā neminēju? Laikam, galvenās ievirzes ir, protams. Viennozīmīgi centīšos, šogad tieši tuvojās tas hokeja pavasaris, un pagājušajā gadā sanāca ļoti veiksmīgs viņš. Nevis ļoti veiksmīgs, bet labi likumsakarīgs, bet arī tajā pašā laikā, protams, veiksmīgs. Vinnējām sezonas pēdējo spēli, kā tur saka. Pacēlām Latvijas hokeja līgas to kausu. Un, protams, šogad ir uzdevums neko mazāk. Tāpēc, ir tāds arī patīkams stress. Bet, un otrs, protams, ir mūsu hokeja skola Big, kuru gan trenēju, gan arī viss pārējās lietas, kas ir saistītas ar to organizējumu. Tas arī ir viennozīmīgi interesants. Varbūt arī priekš manis tas ir nedaudz izejot ārā no komforta zonas, jo visu laiku skraidīs pa to laukumu, un laikam tas trenera amats ir tāds komfortablāks.
Bet arī, jā, protams, viss, kas saistīts apkārt ar hokeja skolu, ir pietiekami interesants un viennozīmīgi jauns kaut kas priekš manī, un līdz ar to, jā, ļoti interesanti. Ikdiena kāda tev ir, tā kā, teiksim, tāda darba diena tipiska no rīta, hokeja klubā, Mogo treniņš varbūt, un pēc tam ir tā kā tas darbs ar treneru karjeru, vai kā tev tā? Jā, nē, ja mēs tā paņemam vienu dienu, tad jā, Standarta vienu. Standarta vienu dienu diezgan agri ceļos, gatavojos treniņam, braucu uz treniņu, treniņš arī pietiekami agrs, lai pēc tam arī var tieši tā kaut kādas lietas sadarīt, ne tikai es, bet arī vispārējie komandas biedri kaut kur strādā, kaut kādas lietas nodarbojas. Līdz ar to, jā, ir ledus treniņš, tad mēs viennozīmīgi arī tāpatās, kā cenšamies būt maksimāli varbūt tuvu tam profesionālam līmenim, un arī ir zāles un fiziskie treniņi, bez kā laikam hokejs nav iedomājams. Tomēr, ja tu man prasītu tagad, kas ir svarīgāks ledus vai nezinu, rūpi fiziskā sagatavotība, jā, tad es teiktu 50/50. Nu, lūk, tad pēc tā Mogo treniņa ir vajadzīga, kas saka, neliela pauzīte ar pusdienām un nelielu atpūtu, un jā, tad kaut kur ap pusdienas laiku, pēc tam pusdienām, jā, ir ceļš uz Daugavas stadionu, uz tuvu Grīziņkalnam, teiksim tā, un jā, darbs sākumā varbūt kaut kādi plānošanas darbi un organizatoriskie jautājumi, un pēc tam jau sākot, teiksim, no 4 ir kaut kādi treniņi. Kādās dienās viņi atšķirās, ir kādreiz agrāk, kādreiz vēlāk, bet jā, tad tas, kā man patīk teikt, sabojāt bērns pēc sava prāta. Darbīga diena tev tā. Nu jā, sanāk darbīga diena. Paiet. Runājot par tavu hokeista karjeru un šo sezonu tieši, vai tu zini, ar ko viņa ir tāda, teiksim, ar ko viņu var tā izcelt saistībā ar visām tavām tā kā pārējām sezonām, kas ir bijušas, ar ko viņi ir tik nozīmīgi? Ar vienu faktu? Ar vienu faktu? Jā, vai tu viņu zini? Labi, varbūt tur kaut kādi vairāki fakti, bet ko es varētu, Kas tev nāk galvā uzreiz? Kas nāk galvā? Rezultatīvitātes lietas. Precīzi. Jā? Šī karjera ir tava, šī sezona ir tava rezultatīvākā vispār tavā līdzinājā karjerā, ja mēs skatāmies tieši regulāro sezonu, jo tev ir 30 spēlēs 31 punkts. Un, kā redzams, tev pirms tam ir bijis tikai Kurbadāre, kur bijis 29. Un 27 bija. 27 kaut kur tur, jā. 24, AHL vēl. Un tas arī ir viss. Labi. 31 punkts. Nē, es arī teiktu, ka jāskatās, ka pirmo reizi varbūt arī manā karjerā man ir bijis, ja mēs tā skatāmies tieši tīri punktos, tad punktu spēlē vismaz. Jā. Tas man nekad nav bijis. Vai skaisti? Kā tu pats to vari tā kā skaidrot, kāpēc ir tāds tā kā fenomens, jā, kad 44 gadi, kas jāpiemina, jā. OHL labi nav tur pats, jā, bet nav arī tur, tā kā šitā pastaiga, jā. Tomēr tev ir tas 31 punkts un vidēji punkts spēlē, kas šo sezonu ir tāds. Nē, es jau atkal teiktu, teikšu kaut kā globāli varbūt, līdz ar to, ka, kā jau es minēju, katru sezonas sākumā, jā, es atkal izbaudu to, ka, jā, tomēr pietrūkst un man ļoti patīk spēlēt hokeju un, jā, tā ir atkal liela daļa no manas dzīves bijis. Un tāpēc, es nezinu, gan emocionāli, gan fiziski es varu vēl dot tai spēlē. Līdz ar to, jā, tas tikai parāda, ka... Vēl iekšās ir. Jā, protams, iekšās ir, bet arī tas, ka, jā, patīk. Plus, loģiski, mums ir arī pietiekami laba komanda. Es teiktu, ka viena no labākajām kopš spēlēja Mogo. Un tā kā tas arī ir noteikti kaut kāds tas rādītājs partneri.
ja mēs pārskrienam tā pāri ātri uz tavu visu karjeru, kas tev bijusi, kuru tu pats dēvētu par tādu visspilgtāko, kura tev ir palikusi atmiņā visvairāk, tā kā pašam uzreiz tā, kas tev nāk tāda? Nē, protams, no visām komandām es arī esmu. Es teikšu, man patīk būt lojālam, man patīk tas kaut kāds patriotisms un tā tālāk, bet, ja mēs skatāmies, tad viennozīmīgi Sezona kā tāda varbūt. Bet 10 gadi vienā komandā, man liekas, tas ir jāuzsver. Jā, es nospēlēju 10 gadus Dinamo Rīga, un līdz ar to tas laikam būtu tas highlights. Kurš gads tā kā vispār būtu tāds highlight gads tāds? Es jau teiktu, tie pirmie 5 bija viennozīmīgi baigi labi, arī rezultīvi, arī KHL balvas es esmu dabūjis līdz ar to. Jā, tie pirmie 5 gadi. Pēc tam tur, protams, es neesmu tāds, kas tur ieslīgt kaut kādā pašapmierinātībā, teiksim, par savu profesionālo lietu. Un vienmēr esmu mēģinājis arī. Es domāju, ka tas arī ir pierādījums tam, kā tagad arī es, nav tā kā. Jā, man ir 44 gadi, es varu neko nedarīt uz laukumu. Protams, ka es atdodu visu sevi, un līdz ar to, jā, tie 10 gadi Dinamo bija, jā, tiešām tas highlights manas hokeja karjerā. Kas varbūt ir tā tava panākumu atslēga, kā tu saglabās sevi gatavu šos 26 gadus, kopš tu spēlē profesionāli, mentāli, fiziski, vispārīgi? Kas ir tas, ko tu vari tā? Nē, ja tu prasi tīri kaut kāda īpašība. Jā, īpašības tieši. Tieši īpašība, tad es kaut kur arī esmu teicis to, bet es tev arī pateikšu. Man patīk nosaukt šajā sakrā tādu īpašību kā spīts. Kām tu gribi to pierādīt, tā kā to spītīgi? Pats sev? Nē, varbūt, jā, pats, protams, pirmām kārtām pats sev, un tad jau arī varbūt pēc tam iet tur tālāk tā trepīt, bet, protams, galvenais jau pats sev. Es ceru, ka ne kaut kādā slimīgā veidā. Vai tev patīk arī izaicināt, tā kā sev pašam? Izaicināt. Kā saka, sports jau pats, viņš neļauj atslābt. Līdz ar to viņš sportā ir katrā spēlē, katrā treniņā, katrā sapulcē un tā tālāk. Tur ir izaicinājumi. Un, jā, tur īpaši nevajadzēja man pašam domāt kaut ko un sevi motivēt. Tas varbūt ir dabīgi un tā kā vienmēr ir sevišķi pēc kaut kādiem, netika spīdošiem vai sliktākām, jā, vienkāršāk sakot, spēlēm, jā, tā ir tā spīts, ka nē. Labi. Ir, protams, tas teiciens, jā, kas nenogalina padara mūs spēcīgākus, bet, kaut kādā ziņā loģiski mēs cenšamies no tā mācīties, gan psiholoģiski, gan pēc tam arī, taktiski, fiziski un tā tālāk, bet, jā. Tas spīts pierādīt sev, trenerim un mammai, tētim. Labi, jā. Es nerunāju, teiksim, pat tagad, bet arī, kad spēlēju profesionāli, tad pierādīt, ka es esmu pietiekami labs, vērtīgs, noderīgs šai komandai un tā tālāk. Noslēdzās dienas nometne, Big Training Big, tev kopā ar tavu kolēģi Artūru Logunovu. Pastāst vairāk par šo nometni, cik bieži jūs tā kā organizē, vai to organizē ar viņu kopā, vai jūs esat tur kā treneri, kā tas viss notiek, cik bieži un jā. Jā, tā ir atkal vēl viena tā, ikdienas sadaļa nometnes. Ja, ko mēs kopā arī plānojam, organizējam un ar kaut kādu skatu nākotnē. Mēs izējām uz skolēnu brīvlaikiem, tad skolēnu brīvlaikos taisam nometnes dienas, kur, teiksim, mēs varbūt ņemam kaut kādu 1, 2, maksimums 3 akcentus, un tad to visu nedēļu vai mazāk vai vairāk strādājam pie viņām. Un, jo laikam labi, ka ir hokeja skolas sakarā, tad, protams, tas ir izstieptāks process,
un tur vajag lielāku daudzveidību un tā tālāk. Bet, ja mēs skatāmies kaut kādu nometņu vai, teiksim tā, individuālu treniņu sakarā, tad tur laikam mūsu tā filozofija tomēr ir varbūt neiziet uz kaut kādām atrakcijām, kaut gan arī pietiekami ir interesanti un aizraujoši, bet vairāk ņemt atkal vēlreiz to vienu elementu un ruprinājot drillēt visu nedēļu. Un galvenais, lai šajā gadījumā bērniem ir tā izaugsme, teiksim, šajā komponentā. Super. Tāpēc es arī uzskatu vispār globāli, ja man arī pašam ir dēls, kurš spēlē hokeju, līdz ar to arī, teiksim, viņam arī 6 mēnešu griezumā ir kaut kāda viena lieta, kuru varētu uzlabot. Vai kas izpauž viņa to esenciju, vai talantu, vai vienalga sauc kā gribi, un tad tikai drillēt to tieši. Tieši tā, drillēt, ja. Labi, mans darbs, saprotu, ka tēts ir tēts un treneris ir svēts. No tēta varbūt viņš tā neuztver to visu, ko es gribētu viņam sniegt, bet tajā pašā laikā, jā, es atradu šo, kā saka, izēju no situācijas, ka jā, es tos 6 mēnešus tikai ar viņu runāju par to vienu elementu, un viss. Un, jā, un tas ir diezgan efektīvi, šajā sakarā. Tāpēc, jā, šī sadaļa vasarās mums arī ir diezgan interesantas tās programmas, plus mēs arī ik pa laikam aizbraucam uz kādām ārzemēm, gan pieredzes apmaiņā, gan arī patrenēt arī ārzemniekus, jā, kas uzturēt to angļu valodas zināšanas arī baigi ir forši. Kā jūs izvēlaties, teiksim, kur ir arī rakstīts, kad pilnveidosim slidošanas tehniku, uzlabosim iesēdienu stāju atspērienu un vēl tur pāris punkti, kā jūs to tā kā izvēlaties, uz ko tieši strādāt? Tur laikam arī ir tā mūsu līnija, ko mēs esam izvēlējušies. Tā ir tā nosacīta slidošana. Jo tas ir laikam visu pamatā, plus es arī pirms treniņiem arī izēju tos vingrinājumus. Vienalga, cik tev ir gadi, vienalga, kādā līmenī tu spēlē. Ja mēs pastamies to pašu Sidniju Crosbiju, ja, viņš arī tās šķautnītes tur visu laiku pirms katra treniņa vai pēc iesilda un jājūtas viņās labi. Līdz ar to būs arī vispārējais daudz patīkamāk. Kā saka, treneru uzdevums, ja, nekomfortablas situācijas padarīt komfortablas tiem puikām meitnēm. Bet jā, tas ir arī varbūt, ko mēs dodam tiem bērniem arī kaut kā pēc pieredzes. Varbūt tas arī būtu, es teikšu tā, slīdēšana vai slidošanas efektivitāte, ja, teiksim, ar vienu atspērienu, cik tu var tālu aizslīdēt. Cik slīdas tas? Labi, tas ir viens, bet kaut kāds jau tur nianses ir. Līdz ar to, ja tu varēsi ar to vienu atspērienu aizslīdēt tālāk, tad arī ruprinājot tev būs citās lietās, vairāk spēka paliks gan galvai, gan rokām un tā tālāk. Un uz to mēs izējam. Tad, kad biji pats tā kā vēl bērns, vai tu piedalījies arī šāda veida nometnēs? Jā, es arī esmu bijis. Es pat arī esmu bijis uz Zviedriju, uz nometnēm un tā tālāk. Tā kā tas jau laikam nav nekas jauns. Kas varbūt ir tā kā salīdzinot ar tad, kad bija bērns tu un šobrīd šie gadi, kas varbūt ir tās galvenās starpības? Atšķirības? Jā. Gan treneriem, gan vispār tajās metodikās vai pieejās. Laikam tā metodika jau vairāk vai mazāk ir. Nekas nav mainījies. Protams, daudz kas ir kā mainījies, bet tajā pašā lietā tās lietas ir ļoti līdzīgas, ja mēs tā pastamies. Varbūt ir skaistāks ekipējums, ja smukāks slidas, vai tur treneris to pasniedz kaut kā gudrāk. Bet tajā pašā laikā, jā, ja mēs pastītos tos treniņus, es teiktu, ka tā doma tur ir viena tā pati. Varbūt mūsdienās mēs tiem bērniem, es ceru, ka mēs tiem bērniem varbūt kaut kā cenšamies
pareizāk. Varbūt agrāk arī, kad mēs trenējāmies, jā, mums bija uz cik tur tiem bērniem viens treneris. Tagad, jā, mēs cenšamies, jā, to treneru skaitu palielināt, un līdz ar to arī kaut kā bišķi individuālāk tam pieiet. Plus tās zināšanas, pateicoties arī tam pašam mūsu vecajam labajam internetam, ir daudz plašāks, vieglāk pieejamas, un tad arī kaut kādas lietas kā hokejists, ko es zināju, neieterpjot vārdos. Tagad paskaidrot ar vārdiem, jā, tas ir, protams, makes sense. Jā. Tāpēc tagad nododot kaut kā saprotamāk bērniem, viņš arī varbūt, protams, tas ir dienā darbs, un nevar vienreiz pateikt un gaidīt, ka viņš tādu uzreiz visu sapratīs. Protams, tas ir nebeidzams darbs, atgādināt. Un es saprotu, tu man neprasi to, bet ja tu man prasītu, kas ir trenera tā labākā īpašība vai vajadzīgākā, tad es atkal teiktu nevis spītība, bet pacietība. Tad jā, īstenībā var arī par šo tieši jautājumu, jā, kas tavuprāt ir svarīgākās īpašības vispār, lai būtu nevis tas treneris labs, tur jā, viss kārtībā, bet lai viņš būtu top. Kas varbūt ir tās galvenās arī tādas nianses, kam vajag būt? Pirmkārt, mīlēt to lietu. Ja tu esi treneru darbā tikai kaut kādu sagadīju apstākļu dēļ, kas nav saistīti ar hokeju, vai tev ir kaut kādi tur, arī nekomfortabli apstākļi, kuros tu strādā un tā tālāk, arī būs grūti, teiksim, to savu potenciālu izlikt. Bet jā, tur noteikti jāskrīt visiem apstākļiem. Sākot ar to pašu mīlestību, pēc tam, kā arī pilnveidoties arī kā trenerim, ne tikai kā spēlētājiem, jā, jo liekas, viss kārtībā, es visu zinu, dod man bērnus, ja trenēšu. Bet tas laikam, jā, ir nekas nenotiek vienā dienā, un arī trenerim noteikti ir jāaiziet kaut kādam noteikti ir īsāks ceļš tam kādam garāks, bet jā, viennozīmīgi pieredze ir liels veiksmes faktors. Veiksmes. Beigās mēs jau arī labi bērniem mēs tur neskaitam uzvaras zaudējumus vai punktus un tā tālāk, bet ja tu saki, jau sāc runāt par izcilībām, tā tālāk, tad jau beigās tās izcilības, ja mēs skatāmies izlases sakarā vai NHL sakarā vai jebkurš līgas sakarā, tad jau labs treneris no slikta atšķirās tikai ar to, kuram ir vairāk uzvaras un mazāk zaudējumi. Līdz ar to, jā, tas ir tas rezultāts, kas tur to mērauklu novelk. Tavas karjeras laikā izlasē vai arī klubos nosauc savus, teiksim tā, pieņemsim top 5 trenerus, kuri tev vislabāk ir patikuši, pie kuriem strādāt, spēlēt, kuri ir devuši tev tā kā vis tādu pozitīvāko enerģiju, sniegumu un vispār tādu labu spēli. Jā. Tagad arī sākot trenēt, tu arī kaut kā sāc vilkt ārā noscīti saviem veciem treneriem, kas ir trenējuši tevi, kaut kādas lietas, ko uz to mirkli, kad viņš tevi trenēja, tu varbūt ņēmi no viņa pavisam kaut kādas citas lietas. Bet tagad pats trenējot un kaut kādas lietas ietērpjot vārdos, tu saproti, ka uz to mirkli es nenovērtēju tā trenera, teiksim, to devumu. Varbūt arī bija, ko viņš tur darīja. Bet jā, tagad, baigi interesanti, kā, labi, ne jau mainās tur tas priekšstats par to treneru, bet tajā pašā laikā, ko tu vari paņemt no viņa. Un arī, ja mēs skatāmies tur kaut kā ne tikai taktiski, bet arī tīri fizioloģiski, jā, interesants lietas beigās sajiet kopā. Tāpēc kuri tie būtu, jā, tie treneri vispār? Labi, tagad varbūt arī bieži ko es nebūtu domājis, kad viņš man trenēja, es nebiju domājis, ka es viņu pieminēšu tik bieži. Bet, jā, Julijs Šuplers, kas bija pirmais Rīgas Dynamo treneris, principā daudz labas lietas arī iemācīja.
Nu, protams, neskaitot arī pēc tam visus, jau uz to mirkli arī, kad bija Julijs Šuplers kā galvenais treneris, principā visu melno darbu būvēja tieši Arts Abols ar Viktoru Ignāķevu, kur pēc tam bija arī Ankipāns un vispārējie, bet tajā pašā laikā, jā, tās lietas, ja mēs runājam par galveniem treneriem, jā, tad sākot ar Juliju Šupleru, jā, tur daudz lietas tāda nāk ārā, kas beigās bija, jā, vērtīgas. Varbūt viņš viņām pats, varbūt tā īsti, nezinu, neticēja vai kā, bet jā, mēs tagad, es tagad saprotu, ka jā, bija forši. Darbā ar viņu, kas tev palicis, ir kaut kāds tāds spilgts gadījums, epizodi kaut kāda ar viņu? Nē, nu... Jo viņš bija tāda kolorīta persona. Teiksim, tas, ko es arī pats ņemu gan pieaugušā hokejā, gan arī bērnu, it sevišķi bērnu hokejā, jo tā ir mūsu nākotne, līdz ar to tur ir jāiegulda maksimāli. Tieši otrādi, nevis ātruma palielināšana, bet ātruma nomešana. Ko tas nozīmē? Mierīgāk, lēnāk, bet kvalitīvāk. Plus arī tas pats savlaicīgāk līdz ar to un tā tālāk. Protams, ir arī, kur jādragā, bet mums, teiksim, arī varbūt es uzskatu, ka mēs kā bērnu treneri pārāk bieži tiem bērniem spiežam visu darīt maksimālā ātrumā, kam viņi nav gatavi vēl. Līdz ar to tā, jā, rodas kļūdas, gan, ja nerunājam par taktiskajām, tad tīri struktūrāls, tādā ziņā, ka mehānika, slidošanas mehānika, tur nulles tehnikas mehānika, metiena mehānika, uzreiz viņi ir, brūk. Tādā ziņā neveidojās pareizi. Un tad pēc tam, kad tas bērns nonāk tur kaut kādā, es negribu teikt normālākā vai labākā, bet tur, kur varbūt pievērš uzmanību niansēm vairāk, un tad uzreiz tas bērnības ātrums uzreiz nāk ārā un tās nevis kļūdas, bet jā. Mēs jau latvieši arī visi esam tur katrs savādāks, jā, līdz ar to tur somiem, zviedriem liekas, viņi visi vienādi, bet varbūt arī tur ir tas skaistums vai labi, man arī patīk latvieši, ka mēs esam katrs savādāks, gan savā slidojumā, gan, teiksim, kaut kādās izpausmēs, un tad, ja mēs sējam kopā, tad mēs arī varam uztaisīt skaistas lietas. Tas arī ir jānovērtē. Bet tajā pašā laikā, ja mēs skatāmies tur tie paši Somi Zviedri, jā, viņi iznāk vienalga, kur komanda, viņi izstās vienādi. Perfekti slido, perfekti piespēles, perfekti met. Līdz ar to tas nozīmē arī, ka visdrīzākais, ka agrā bērnībā vai neagrā bērnībā viņi strādā pēc kaut kādas vienotas sistēmas. Labi, es tā iepīšu arī to augstāk pieminēto ātrumu, ka viņi nepārspēlē varbūt to ātrumu. Galvenais tā kvalitāte, ka viņi noslīpē to kvalitāti, pat bieži vien bez nojām, bez nekā, bez jā, tur varbūt, jā, bet ar viņiem tā ir tāda iegājusies sistēma, kas ir, viņiem tas ir normāli. Mums 5-gadīgam bērnam neiedod ja, visu ceļu trauksmi. Bet labi, tādā ziņā, ka jā, tā kvalitāte ir tas pirmais, un pēc tam jau tur cel to ātrumu. Minēja, jā, par Zviedriem, Somiem, kas ir Latvijas jauniešu hokejā tāda raksturīgākā iezīme, teiksim tā, kas ir tā Latvijas hokeja visas skolas tāda viena kaut kāda iezīme tāda. Nē, es jau teiktu, tas pats raksturs, jo tagad arī ļoti, ļoti spilgts piemērs U20 čempionātā, kad mēs vinējām Kanādu. Arī taktiski, pašaizliedzīgi, protams, kaut kāds arī veiksmes faktors, bet tajā pašā laikā, jā, gan taktiski principā apspēlējām, līdz ar to arī jāuzsver tas trenerdarbs. Tad jāiet kaut tālāk, kāpēc trenerdarbs, tāpēc, ka mēs arī no pašas bērnības jau, nezinu, 40, 50, 70, vienalga cik gadu atpakaļ, jā, mums tā kaut kādā individualitāte
vienalga, vai tas ir sākot ar to pašu slidošanu vai mešanu, bet saliekoties kopā, mēs kaut ko varam izveidot. Tāpēc arī katram ir kaut kāds knifs. Līdz ar to, tad, kad tas spēlētājs kļūst par treneri, viņam arī ir tas pavisam savādāk skats uz to dzīvi. Es domāju, ka kaut kādiem somiem, zviedriem, ja mēs tā pieskaramies, ja, viņiem varbūt viņi tādi robotiskāki, un līdz ar to tur vajag meklēt tos, ja mēs runājam par treneriem, bišķi varbūt dziļāk. Latviešiem varētu būt tā, ka tur gandrīz katra personība varētu būt arī lielisks treneris beigās. Jo viņš var izņemt to, varbūt kaut kādu defektu, kas ir bijis bērnībā, bet viņš viņu uztaisa beigās par efektu. Jā, tāpēc mēs mīlam viņus, protams. Plus, ja mēs skatāmies arī NHL, tad uz ko mums patīk skatīties? Uz tiem, kas tur uztais kaut kādus mākslinieciskos šedevrus. Līdz ar to tur arī ir kaut kādas sāls. Ja? Labi, protams, vajadzīgi arī tie paši roboti un tā tālāk. Bet, jā. Robotus var tā kā izaudzināt, bet tos māksliniekus tas tā kā ir vairāk tā kā talants un dabas dots tāds. Jā, mēs nevaram izslēgt to talantu. Protams, ka tas ir vajadzīgs jebkurā lietā, un ja tu viņu slīpē, ir daudz vieglāk viņu sasniegt to dimantu. Bet jā, Latvijai laikam vienīgais mīnus tas resurss. Jo dimants ir viens no cik tur tūkstošiem, ja? Mums ir cik tur 100. Līdz ar to jāgaida, jāmeklē, un, protams, mūsdienās mēs mēģinam lielākam procentam iedot to iespēju, ja, noslīpēties līdz tam dimantam. Bet, jā, agrāk laikam tur bija izdzīvošanas skola, vai es pieļauju. Tā kā, jā. Laikam tā atšķirība, ka mūsdienās, pat paldies Dievam, arī mums ir gan hāles pietiekami daudz, un, protams, cerams, ka būs vēl, un ejam, audzinam to ne tikai kvalitāti, bet arī kvantitāti. Tavuprāt, cik ilgi Latvijā bērnam ir jāspēlē, ja viņš tā kā var redzēt, ka no viņa būs tur top, kad viņam braukt uz ārzemēm, vai vispār braukt, un kad braukt? Jā, kādā vecumā? Tas ir sarežģīts jautājums. Tas ir katram ir pavisam cits stāsts un liktenis, līdz ar to, jā, to nevar tā uzreiz pateikt. Jā, kādam ir jābrauc prom jau 15 gados, kādam jābrauc varbūt tiešām ir vēl ātrāk. Protams, es uzskatu, varbūt jo vēlāk, jo labāk to bērnību paildzināt, bet atkal, jā, labi, tāpēc, ka es esmu pats arī nosacīti vēlais briedums, teiksim tā. Tāpēc, jā, es būtu atbraucis, 15 gados, tur noteikti nekas nebūtu no manīm sanācis. Bet, jā, tas viennozīmīgi jāstāsta individuāli. Mums arī labs piemērs ir pagājušajā gadā pie mums spēlēja arī 15-gadīgs Olivers Mūrnieks. Ja, un viņš jau bija jau 2 gadu atpakaļ, jau tā kā vecs, ja, un tādā ziņā, ka jāstāsta uz katru gadījumu individuāli. Un tad arī mēs tur varam kaut kā mēģināt piemeklēt un atrast to labāko variantu, bet atkal beigās, jā. Vairāk es tā kā arī domāju, vai Latvijā ir tie apstākļi, lai tas bērns te varētu spēlēt līdz tiem 17 gadiem, 18. Vai viņam tā kā var, viņam 12 gadi, tu jau redzi, ka tur no viņa jau būs tur top, sūti projām viņu kaut kur. Nē, jā, līdz 15, 16 gadiem vēl ir kur spēlēt. Pēc tam, jā, drastiski samazinās tās iespējas, bet, jā, tas atkal ir viens no, teiksim tā, federācijas uzdevumiem, kaut kā veicināt tās lietas, lai, jā, es uzskatu, ka vajadzētu līdz tai 12. klasē būt pietiekoši daudz vietām, kur spēlēt pietiekam augstā līmenī. Un tad tikai pēc 12. klases kaut ko domāt tālāk. Bet, atkal,
cik ir treneri, cik ir funkcionāri, cik ir vecāki, tik arī ir viedokļi un tie mērķi un iespējas un vispārējais. Tavas hokeista karjeras laikā, cik tev pašam grūti vai viegli bija pielāgoties dažādiem treneriem, viņu tā kā spēles stiliem? Jā, es teiktu, ka pietiekami viegli, jo laikam gribās uzskatīt sevi par komandas spēlētāju. Līdz ar to, ja ir kaut kādas prasības, es cenšos viņas pildīt. Jā. Varbūt atkal, ja mēs skatāmies uz NHL un tām top zvaigznēm, viņas varbūt neiekļaujās tajā komandas zīmējumā, bet dēļ tā, ka viņi ir, spēlē to savu kaut kādu hokeju, un viņi sevišķi saliek tur tās maiņas līdzīgi domājušās vai trīniekus, tad tā viena maiņa spēlē kaut kādu kosmosu, un pārējās tur jau strikti pilda treneru uzdevumu un spēlē pēc sistēmas, bet tā viena atsevišķā maiņa ir tieši tā, kā mēs runājam, mākslinieki. Jā. Bet Tas ir daudz. Bet viņš arī nopelnīja to, ka viņam ļauj daudz. Un kā viņš nopelnīja, tikai uzdrīkstoties. Ja? Tāpēc arī, ja teiksim, man ir kaut kāds tas spēles stils, un es esmu komandā, kur varbūt viņu neatbalsta, un es, teiksim, kā komandas spēlētājs sāku spēlēt ne savu spēles stilu, tad arī kaut kādas ir tās domstarpības tam manai, nezinu, kā lai to pasaka, ja? Līdz ar to arī kaut kā laužās, un varbūt es nepalieku labāks, varbūt tieši otrādi, es zaudēju kaut kādu savu unikalitāti, un dēļ tā beigās, lai arī treneris prasa no manis kaut kādu viņa lietas, bet es nerādu tos savas lietas, beigās ne viņš sagaida no manis to, ko es, nesu kaut kādā iepriekšējā komandā, ne arī es varu pildīt to, ko viņš prasa, un tad tur kaut kā sanāk pa vidu, un tev laikam tas nekad nav labi. Tāpēc tur jābūt gan jāmēģina noturēt arī to savu līniju, plus iekļauties tajā, komandas zīmējumā. Kas ir tās galvenās kaut kādas vērtības, teiksim, vai nianses, kuras tu kā treneris pasniedz saviem bērniem, audzēkņiem, sportistiem? Laikam es darbā ar bērniem, protams, gribētos vairāk, lai viņi paši to gribētu. Tādā ziņā, ka, ja ir, pareiza attieksme, teiksim, ja ir attieksme pret to, ja viņš mīl to hokeju, ja nāk ar prieku uz treniņu un tur klausās un pilda, un tad arī var visādas vaļības arī viņš pieļaut. Bet, bieži vien ir tā, ka viņš vēl ir pārāk maziņš, lai noturētu to uzmanību un tā tālāk, un līdz ar to tur sanāk visādi, tu man saprati. Visādi brīnumi. Visādi brīnumi sanāk, bet atkal, ko mēs runājam pirms tam? Treneru darbā, kas ir galvenais? Pacietība. Līdz ar to, mēs jau redzam, kad bērns jāpagaida, kamēr viņš paaugsies, jo pēc katru gadu pēc vasaras, ir pavisam citi bērni viņi. Viņi paaugās, nobriest vairāk, arī psiholoģiski, un viņš arī var uztvert vairāk, un mēs arī līdz ar to varam vairāk arī dot. Bet, ideālā gadījumā, protams, gribētos, lai visi komandā atbilstu vienam tam, tas saucās, bet ne jau, teiksim, spēles līmenim, bet uztvers līmenim. Saprast, lai var to, ko tu gribi no viņa dabūt. Tieši tā. Kādu padomu tā kā tu šobrīd visiem saviem jaunajiem hokeistiem sniedz vai dod, lai viņi kļūtu par tā kā top spēlētājiem vai cilvēkiem arī? Top lieta, es atkal teikšu Julijus Šupleru vārdiem, uzbrauc skoristi. Tādā ziņā, ka lai netrako,
Jā, galvenais mierīgi ceļš izskriesies. Mēs arī pietiekami bieži dodam vingrinājumus, kur nevajag neko, kur nevajag to kvalitāti vairs turēt, vajag dragāt. Bet pašā saknē, jā, mierīgi, lēnām, pacietīgi. Un tad, kad tev sāk sanākt, un tad, kad tas metieniņš aiziet, vai tur vienalga, ja, kas, tad jau ir tas kaifs arī tam bērnam. Nemaz nerunājot par treneru, ja, bet tam bērnam kaifs, un tad viņš arī ir brīvs savās šajās kaut kādās izpausmēs, un tad viņš arī, man liekas, ka vēl pozitīvāk nāk uz to treniņu, ne tikai, lai satiktu savus čomus un padauzītos, parunātos, bet arī, lai pilnveidotu sevi. Kas tev karjeras laikā varbūt ir bijuši kaut kādi vingrinājumi, teiksim tā, treniņos no trenera, kur tu domāji, ko viņš tur vispār grib, kas tas tāds ir, kaut kāds galīgs bezsakars, bet beigās tas ir devis baigot tādu rezultātu. Vai arī otrādi tieši, ka vispār viss slikti bijis. Kaut kāds tāds neierasts, kaut kas nezinu. Nē, jā, teiksim, man patīk tas, ka izlasē un arī Dinamo sākumā mums bija fiziskā sagatavības treneris Vilnis Klucis. Viņš lēnām, mierīgi, bet sāka iepazīstināt ar olimpisko svarcelšanu. Un tad arī likās, varbūt pieškam tas vajadzīgs. Bet tagad, ja tu man jautātu, atkal varbūt esmu 100 reizes jau to teicis, bet, ja tu man jautātu, kas ir jaunības eliksīrs, tad es teiktu olimpiskā svarcelšana. Un tad domā pats. Nē, bet jā, tas bija tas, ko sākumā likās, pēc kam tas ir vajadzīgs, bet olimpiskās svarcelšanas tie elementi, kā sākot, labi, pietupiens, tas ir visiem skaidrs, jā, hokejs to dara, bet viss pārējais, tur tie paši klīni, jā, sneči, ko tagad arī vēl joprojām pildu, un labi, varbūt ne tik lieliem svariem to daru, bet jā, es nezinu, tā ir kaut kāda, varbūt arī katru šilku uz vecumu pa savam, jā, bet jā, olimpiskā svarcelšana, to es piekopju vēl arī līdz šai baltadienai. Nometnes kaut kādas jums ir bijušas? Tā kā tavas karjeras laikā, kādreiz bija tur Kandavā? Jā, tās trakās. Jā, ir bijušas arī trakās, protams, kur principā jau augot katru vasaru bijušas tās nosacīti trakās, kur tu noskrien nezinu. Ja tu sāktu skaidīt tos kilometrus kopā, baigi traki. Bet, jā, viennozīmīgi kāpuši pa kāpnēm atmuguriski lojāli, jo taisni ar to kāju nevar. Jo ir daudz grūtāk, jā, atmuguriski kaut kā viņš tā pats krīt lejā. Tā kā, jā, tas viennozīmīgi. Es nezinu, pēc jaunākajiem datiem tas laikam nav pats labākais, jo tur atkal tas ir tu muskuli visu laiku tur moki, plēs, līdz ar to tas ir iekaisums, un ja tur ir pārāk liels iekaisums ķermenī, var arī būt nepārāk labas lietas. Līdz ar to, bet arī bieži vien, vismaz vecās metodas bija nevis varbūt tik daudz fizisks, kā arī galvenokārt arī psiholoģisks. Ja tu to izturēsi, vienalga, cik smagi un vai bezjēdzīgi tas izklausās. Bet, ja tu izturēsi, tev arī tas raksturiņš tur, kā saka, briest. Un īpaši, ja tu vēl esi spītīgs, tad tev tas ir viegli gāja, teiksim tā. Nē, jā, protams, nekas nav viegli, bet varbūt vieglāk, jā. Tieši tā. Ja nav tāda rakstura īpašība, tad noteikti ar to grūtāk tā ir. Jā, šajā gadījumā varbūt fiziski, varbūt tas bija ar līknu lejā, bet, atkal psiholoģiski kaut kā tas norūdīja. Beigās, jā, sanāca kā sanāca. Tā kā, jā, protams, vispār, es ne par ko tur, kā lai saka, ja tu teiktu, tu kaut ko darītu savādāk, jā? Laikam jau es neko nenožēloju vispār. Es ļoti apmierināts savu karjeru.
labi, daudz ko mēs gribējām, tur NHL un tā tālāk, bet tajā pašā laikā objektīvi skatoties, jā, es esmu ļoti apmierināts savu karjeru. Tagad jāmēģina tā trenera karjera un tas trenera esence kaut kā viņu izbaudīt un saprast tā līdz galam, un lai varētu arī būt kaut kad vēlāk, arī, kā mēs runājam, veiksmīgs treneris. Kas ir tie tavi tā kā tuvāko gadu, teiksim, tādi arī mērķi trenera karjerā, kur tu sevi pats gribētu redzēt pēc gadiem 2, 3 kaut kur, tepat kaut kur tuvumā, jā. Jā, viennozīmīgi. Tas ir kā laikam normāls solis, un es domāju, ka katram trenerim ir ļoti interesanti. Ja šis trenera vārds ir tev kaut kā mīļš vai tu saisti ar to kaut kādu interesi, tad skatīties, kā tie bērni aug, kāds ir tas progress, kā ir tā izaugsme tiem bērniem. Un līdz ar to, protams, tagad mūsu vecākā grupiņa ir zem 15, U15, līdz ar to 14-gadīgie, to būs 15. Līdz ar to, jā, kā viņi aug. Un pēc 2, 3 gadiem viņi būs, teiksim, U18. Jā, tad jau kaut kāds nopietnāks izlases sāksies viņiem. Pirmās. Labi, tā arī ir U16 izlases, U17, U18. Bet jā, tas pirmais, tas nogriezts, protams, ir U18. Līdz ar to, jā, palēnām augt ar viņiem, ar tiem bērniem. Šeit ir tava bilde no hokeja skolas Big. Kā tu nokļūti tur vispār? Kāpēc tu tur esi un kāds ir tavs ceļš uz turieni vispār? Tas jau laikam arī tāds, labi, es jau neteiktu, ka normāls process, bet visu mūžu, ko tu dari, spēlē hokeju. Lēnām tā karjera iet uz beigām, loģisks solis laikam ir tas nosacīt trenera darbs. Un tā tika uzbūvēta jaunizveidotā Daugavas ledus hale, Daugavas stadions, kur ar 2 lediem, laba infrastruktūra, tagad arī manēža tika uzbūvēta, tā kā, jā, visi apstākļi, lai trenētu bērnus. Un tāds izveidojām hokeja skolu, un, jā, es ļoti priecīgs, ka viss ir šādi izvērties, un tagad jau, jā, tieši tā, mēs spēlējam U8, U9, 11, 13, 12, 15, tā kā 6 vecuma grupās Latvijas čempionātā. Tā kā, jā, palēnām augam, un tas laikam ir arī viens no tiem kaut kādiem komandas nosaukuma tiem dzinējspēkiem. Mēs esam hokeja skola Big. Labi, es saprotu, tas ir anglisks nosaukums liels, bet tajā pašā laikā, laikam tas simbolizē arī kaut kādu mūsu to vēlmi. Ja? Bērns sākumā, teiksim tā, maziņš, un tad viņš lēnām aug. Ja? Tad no maza uz lielu. Tajā pašā laikā arī, protams, meistarības ziņā, ja? Mēs cenšamies sasniegt tur, teiksim, šajā gadījumā nacionālo izlasi. Skaists mērķis, plus jebkurā lietā, ko tu dari, kaut kāda izaugsme, tas jau ir, man liekas, tikai dabisks tas mērķis. Tāpatās arī hokeja skolas sakarā izaugsme visādās lietās, protams, arī, ja mēs runājam individuāli par treneriem, tad es arī, protams, kā treneris cenšos no maza uz lielu augt, jā, pieredzes ziņā mācīties gan no iepriekšējiem treneriem, gan arī no esošajiem. Tā kā, jā, tas ir tas, protams, mērķis, izaugsme. Neapstāties nekur un vienalga, cik lieliem soļiem, bet bīdēties uz priekšu. Cik tev varbūt bija tā kā gadi, kad tu saprati, ka tu būsi treneris, nevis kaut kas cits, vienalga kas? Tas pa to laikam, es nezinu, es nevaru iedomāties, kad es esmu tā sapratis vai domājis agrāk, vai tas ir grūts jautājums. Es tev nepateikšu konkrēti kaut kādu mirkli. Tas tā, kā es teicu, dabīgi, lēnām, soli pa solītim gāja, un jā, pagaidām es ļoti izbaudu šo procesu, un
Jā, cenšos mācīties arī. Mājaslapā tu esi zem tava vārdu uzvārdu ir vecākais treneris. Kāda ir starpība hokeja skolā Big starp vecāko treneri un vienkārši tad treneris? Nē, Ko nu, dari tu tādu? Jo tu minēji arī sākumā, ka tev ir daudz arī organizatoriskie darbi. jā, tieši tā. Organizatoriskie jautājumi arī un vecākiem treneriem, teiksim, ne tikai gados, bet arī, jā, nu, nosacīti mēs būvējam to kaut kādu to savu identitāti arī. Plus, nu, vairāk vai mazāk tas gala vārds ir kaut kādos jautājumos, ja ir. Bet tajā pašā laikā es uzskatu, ka mēs esam tāpēc, kad es biju spēlētājs, protams, es centos būt komandas spēlētājs, kā mēs iepriekš runājām, un nu, es uzskatu, ka arī treneru darbā mēs esam vairāk kā komanda, nevis tur kaut kāda individualitāte vai ja tur kaut kāds, nezinu, jā, es esmu tur kaut kur spēlējis vai kaut ko trenējis un tā tālāk. Nē, mēs jau bīdamies visi kopā, mēs esam vienā laivā, un tad radīt to, kā es iepriekš teicu, labu atmosfēru arī treneru korpusā, lai ne tikai bērnam ir prieks nākt uz treniņu, bet arī trenerim ir prieks nākt uz treniņu. Viss ir sakārtots un mierīgi, droši, bez kaut kādiem, nu nezinu, kaut vai mobbingiem no kaut kādas vadības puses, ka tur vajag to un to. Ja? To mēs visu solīdā komandas ceļā arī cenšamies sasniegt. Tuvojas pasaules čempionāts hokejā. Cik tu ļoti pats šobrīd seko līdz visam, kas notiek Latvijas izlasē, spēles skaties, cik tu tur esi visā Nē, nu, iekšā, teiksim tā. Nu, no malas, bet jā. Jā. Nē, nu, izlases trenējas arī Daugavas stadionā, tur arī federācija ir mājvieta Daugavas stadionā, tā kā līdz ar to tur, jā, cieša saikne ar to visu ir, un, protams, ka seko visam līdzi un gaidu pavasara trakumu. Kādas prognozes? Nu, nē, nu, ja mēs tagad skatāmies, tad viennozīmīgi gaidu ar prieku to pavasari. It sevišķi, man liekas, ka pēdējos gadus vispār mēs nevaram neko sūdzēties, mūsu izlase lutina. Tā kā izbaudam tās uzvaras un kopā būšanu, un jā, tas ir kaut kas īpašs. Latvijā tad viss uz to brīdi hoķis skatās. Jā, viennozīmīgi. Un man arī dēls arī spēlē hokeju, līdz ar to tas arī ir tāds jau kaut kāda, jau mēs varam patīties nevis vienkārši kā līdzjutēji, bet arī kaut kā bišķi savādāk. Pašam tev bija 9 pasaules čempionāti, kurš tā pašam palicis visvairāk atmiņā, visspilgtāk? Visvairāk atmiņā, nu laikam, es teikšu Kanādā, Halifaksā, jo tad mēs spēlējām visi 3 brāļi kopā. Tas diemžēl, bet tas bija vienīgais čemps, kur mēs spēlējām visi 3 kopā. Tā kā tas ir tāds spilgta atmiņa, un plus tie bija vēl nosacīti. Viņi kā saucās mazie laukumi, bet tajā pašā laikā viņi šauri gari. Un uz tiem laukumiem konkrēti man ļoti patīk spēlēt. Priekš aizsarga, kurš varbūt tendēts uz uzbrukumu, viņi ir kaut kā ļoti pateicīgi. Tāpēc, jā, tas bija viennozīmīgi ļoti foršs čempionāts. Vispār par jums brāļiem hokejā spēlējot kopā, kādas tu vari minēt priekšrocības un arī izaicinājumus kopā spēlējot vienā klubā, izlasē, uz laukuma? Nē, nu viennozīmīgi jau tās priekšrocības ir, ka tas ir tavs brālis. Tu ar viņu vari izrunāt vai vienalga labas vai sliktas lietas daudz vienkāršāk nekā ar komandas biedru. Tur jau tā
Jā, ļoti, ļoti populāri ir, mums ir ķīmija vai nav ķīmija, ja? Līdz ar to. Tieši to es arī gribēju prasīt. jā. Jums uz laukuma ir varbūt kaut kāds, nezinu, jums tur domu spēks galvā, Domu ka jūs spēks, viens otru protams. tur bez vārdiem tur, Nē, kas ir tā kā spilgtāk nekā vienkārši komandas biedri, kur tu jau tur spēlē 10 gadus kopā, tu viņu tur visu zini, bet varbūt ar vienu bračku tur spēlē tikai gadu, jā, bet tu viņu tāpat jūti labāk. Nē, mums arī brāļiem ir tas plus, ka mēs esam, it kā no vienas puses pavisam savādāki. Labi, gan arī ārpus laukuma, bet, ja mēs runājam par hokeju, tad arī uz laukumu. Mums ir katram savas nosacīti funkcijas. Un tas arī, man liekas, beigās arī dod vēl vairāk to ķīmiju, ka mēs necenšamies tur par kaut kādu rauties par kaut kādu vienu pozīciju vai vienu uzdevumu, bet mums katram ir savs uzdevums. Un ar to tas cimdiņš ar to roku ļoti labi sadara kopā. Kas varbūt ir palicis arī tā kā vispilgtāk atmiņā spēlējot kopā ar brāļiem? Tas čemps, jā, pasaules čemps. Protams, tas viennozīmīgi izlases sakrā, tas pasaules čempionāts. Un, es jau teiktu arī Dinamo, Rīgas Dinamo, ko mēs spēlējām, jā, tad tā kopā būšana tur, kaut kāds brauciens uz treniņu, jā, un tā tālāk. Bieži vien braucām tur ar Jēkabu kopā un tā tālāk. Tā kā tas ir, jā. Tas viss tas process kopā. Jā. Cik jūs varbūt arī par sevi personīgi, cik jūs tā kā viens ar otru, cik jūs esat paņēmuši kaut kādas hokeja lietas viens no otra, pieņemsim, spēlējot? Bet tās varbūt ir tādas netverams lietas. Es domāju, ne jau speciāli domājot par to, mēs esam kaut ko paņēmuši, bet es domāju, ka viennozīmīgi mēs viens no otra esam kaut ko paņēmuši. Jo atkal es teikšu, mēs esam pavisam savādāka plāna tie spēlētāji. Un, no malas skatoties, viņš tur, teiksim, tur labi kājas pārliek, pieņemsim. Jā, es arī, es piestrādāju pie tās lietas, jo varbūt man tur nesanāk tik labi. Un, tas varbūt ir tā, nevis apziņā, bet zemapziņā kaut kā pārņem kaut kādas lietas vai mēģina pilnveidot kaut kādu lietu. Runājot arī par Latvijas izlasu un vispār Latvijas hokeju kā tādu, tev strādājot jauniešu hokejā, kā tu pats redzi Latvijas hokeja nākotni tuvāko, cik rožainu vai nerožainu, kādi ir tie, teiksim, tie mūsu tie bērni, kas tagad aug par profesionāliem? Jā, es jau teiktu atkal, labi, es neslīdzināšu ar savu, kad es augu, bet es jau, ja mēs skatāmies tīri atkal pēc šī mēraugas, kas ir uzvaras ir zaudējumi, un tā tālāk, tad man liekas, ka mēs esam uz labas līknes, un mums ir pietiekami veiksmīgi un daudz spēlētāji, kas iet tālāk. Mēs tur varam kaut ko diskutēt, kādus ceļus viņi ir gājuši un tā tālāk. Un vienmēr, es domāju, ka nekur nav tā, ka šī ir perfektā sistēma un viss, apstājamies. Protams, ka vienmēr ir kaut kādi, mēs meklējam tos labākos variantus un labākos ceļus un tā tālāk. Un tas ir, protams, federācijas uzdevums arī kaut kā nodrošināt tos apstākļus, lai būtu arvien labāk un labāk un labāk. Un dažreiz ir tā, ka meklējot, jo mēs esam nosacīti. Mums nav tā kā Kanādai, 100 gadu vēsture ar savām tradīcijām vai Somi, Zviedrija, kuriem arī ir savas nosacīti tradīcijas un tā tālāk, vai tur Eiropā, ņemsim to pašu Šveici vai Vāciju, kur varbūt labi, viņiem atkal varbūt dēļ tā, ka ir, jo viss noteikti atdurās kaut kādās finansēs, un tad viņi ir ļoti labi sakārtojuši to visu savu sistēmu, un viņi arī lēnām, mierīgi, pamatīgi iet uz tiem saviem mērķiem. Protams, ka mēs vēl taustamies. Mēs vēl esam kaut kādā sākuma posmā, tā
Tas, labi, kaut kāda identitāte mums ir, bet tajā pašā laikā, lai mums būtu skaidra bilde no bērnības līdz tam, nezinu, līdz tai pieaugšo izlasē, jo, kā es sākumā teicu, man patīk sabojāt bērnus pēc sava prāta. Varbūt tas nav tas labākais. Tagad Latvijas sakarā varbūt tas strādā, jo katrs kaut ko ieliek savu, un tad beigās, tur ir tas bērns pilnveidojas, kāds viņš ir. Noteikti, ka, teiksim, es kā treneris un kā tagad arī palēnām Latvijas hokeja sistēmas lēnām iepazīstu viņu, tad, viennozīmīgi gribētos, lai, teiksim, pēc kaut vai 15, 20 gadiem, kad bērns nāk uz, teiksim, pieskās hokeja pulciņā, skolā vai vienalga kur, tad viņam ir, teiksim, skolas direktors var smuki sakārtot līdz 9 gadiem. Tu darīsi, būs tik un tik treniņu nedēļā, ne cik vairāk. Tur viss būs sarakstīts. Trenerim arī ir kaut kādas obligātās lietas, kas viņam ir jādara, un tā tālāk. Un tad kaut kādas pārbaudītas lietas, kas strādā, uz ko mēs ejam, un tad atkarībā no vecuma posma, tad mēs virzamies uz priekšu. Gribētos, lai būtu tāda konkrētāka sistēma, pie kā un kā mēs strādājam. Bet man jau liekas, ka tas ir kaut kāds viens no nākušajiem soļiem, pie kā arī tas ir normāls progress. Sistēma, lai būtu tāda konkrēta, vienota, kas pietrūkst vēl? Pietrūkst? Pietrūkst. Laiks varbūt, gadi? Labi, tas ir pats resurs arī, tāpatās kā mēs, latvieši, cik mēs esam, tas resurs no tiem bērniem, cik mēs esam, no tiem 100 tie katrā gadā, tagad jau ir vairāk, daudz vairāk. Bet tāpatās arī federācijas sakarā, tas resurs, kāds viņiem ir, tāds viņiem ir. Un viss beigās arī, diemžēl, bet atdurās tajās finansēs. Bet es domāju arī, ka liekas jau, ka būs lielāks finanses, tad arī varēs būt tas, teiksim, kaut vai sākot ar cilvēku resursu lielāku, līdz ar to tad arī cilvēku resursu varēs arī lielāku apjomu kaut kādas lietas ņemt, un tad arī viss tas kaut kādas lietas sakārtosies, vai ne jau sakārtosies, bet tajā pašā laikā, protams, nekas nevar, Rīga nevar būt nekad gatava, bet tajā pašā laikā, būs lielāks tā līkne uz augšu. Protams, viennozīmīgi var būt arī tā, ka jāizdara kaut kādas kļūdas. Jo arī Latvijas čempionātā arī ik pa laikam kaut kas mainās. Tagad mēs līdz U11 neskaitam ir rezultātu. Tas ir pareizi, manuprāt, arī. Nē, it kā ir pareizi un tā tālāk. Protams, bērniem ir jāgūst prieks, bet viņi skaita to rezultātu. Treneris skaita, vecāki skaita. Ja? Tāpēc kaut kas jau tur saglabājās. Nevaram jau mēs bērnus tur pavisam tur bez kaut kādas atbildības sūtīt tajā laukumā. Protams, ka lēnām viņiem ir jāliek tas virsū. Bet kurš tas vecums? Tur varbūt arī kaut kāds laiks parādīs. Es arī piekrītu, ka uzskatu, ka to bērnību vajag paildzināt. Tā kā, es minēju kā vienu piemēru, bet, arī citos lēmumos var būt arī tā, ka, saprot, ka tas varbūt nestrādā un aiziet atpakaļ uz kaut vai iepriekšējo sistēmu, vai arī vēl kaut ko maina. Līdz ar to tas tikai normāls process. Nekad visi nebūs apmierināti. Ne komandā, nebūs visi apmierināti ar to pašu treneri vai arī hokeja sabiedrībā. Tā kā tas ir tikai normāli un neizbēgami. Un galvenais ir nebūt vienaldzīgam, komunicēt, teiksim, arī pēc sava tā redzējuma vai kaut kāda pieturas punkta, kur tu tagad atrodies. Un,
lēnām visiem kopā būvē to lielo Latvijas hokeju, kurš viņš jau ir pietiekami liels, bet, protams, vienmēr jau gribās vairāk. Savas profesionālas karjeras gaitā uzspēlēja augsta līmeņa dažādos klubos, bet līdz pašai augšai, līdz NHL bišķiņ, tur kaut kas pietrūka. Bišķiņ. Jā, cik, es saku bišķiņ, tu vari pateikt pats, cik tu pats biji tur tuvu vai tālu, jo draftēts tu biji, 4 sezonas nospēlēja AHL, kas pietrūka, jā, daudz maz, cik tu biji tuvu tālu līdz tam NHL, tam durvīm tā kā. Jā, vēlreiz saku, jā, par to savu karjeru, jā, paldies, un es neko nenožēloju, jā, saku, Eiropā arī, kur paspēlēju tur labās komandās, labās līgās, un arī Ķīnu pieķēru, Šanhai, kas arī neaizmirstam un ļoti skaisti pilsēta. Bet par NHL runājot, jā, biju tuvu. Vienīgais, kas man pietrūka, bija, jā, tīri, kā mēs iepriekš runājām, jā, 50/50 ledus skills teiksim, ar fizisko spēku, tad man šajā gadījumā tas fiziskais bija zem normas, teiksim, NHL, jā. Un tas bija tas, kas man bija tas klupšanas akmens. Vispārējais man bija tuvu, bet tīri fiziskas, jā, man pietrūka, diemžēl. Tāpēc labi, tas varbūt arī pēc personīgās pieredzes vai traumas, vai kā sauc, kā gribi, bet jā, fiziskā sagatavotība, tas ir jā, ļoti svarīga lieta. Un sākot no bērna kājas, sākot ar to pašu vieglatlētiku, un jau, kad bišķi paaugamies, jā, tad arī tā, kā es teicu, olimpiskā svarcelšana. Jā. Tavs spēles stils varbūt tas tā kā bija uz NHL atbilstoši, jā? Labi, es teicu arī... Uz to brīdi. Es arī teikšu, jā, tur talants bija, bet fiziskais nebija. Lūdzu, tas arī visu noteica, diemžēl, jo jā, NHL tā ir tomēr hokeja augstākais tas punkts. Līdz ar to tur jābūt, tur nevar kaut kas pietrūkt. Tur vajag būt pilnai paciņai, kā tur saka. Jā, 4 gadi AHL, kas ir arī zinām, kā tāda īsta gaļas mašīna, kas tev palicis vairāk ir atmiņā no tā visa, no tiem gadiem. Nē, AHL man ļoti patika spēlēt, bija viegli spēlēt, un tas Ziemeļamerikāņu, tie laukumi, jā, kaut kā man... Tā parocīja. Man bija ļoti parocīgi, līdz ar to, jā, es domāju, NHL arī viss būtu bijis kārtībā, bet, jā, atkal šie klupšanas akmeņi, par ko mēs minējām iepriekš, bet AHL, jā, es ļoti izbaudīju, pa gaļas mašīnu varbūt nebija tik traki. Jā, saku, es tur jutos, AHL es jutos, tas bija mans līmenis, es jutos kā zivs ūdenī, vispār ļoti izbaudīju gan to hokeju, gan arī, jā, Amerikas to sadzīvi kaut kādu, kur, jā, uz to mirkli bija viss ļoti skaidri saprotam un vienkārši. Tāpēc, jā, tas Amerikas laiks arī ir ļoti tāds silts, teiksim tā, ja mēs kavējamies atmiņās. Kāpēc atgriezies Eiropā? Nē, tas ir laikam tāds arī normāls solis, tāpēc, ka spēlētājs kļūst lēnām par treneri, ja apstākļi sakrīt, bet tas tāds normāls solis. Tāpēc arī hokeja tajā pasaulē, ja tu neiekļūsti, ja tu nespēlē NHL, tad normāls solis ir atgriezties uz Eiropu, jo tas hokeja līmenis ir augstāks nekā AHL un arī finansiāli apstākļi. Kur tev ir bijis pašam tā kā finansiāli vērtīgākais līgums? Finansiāli vērtīgākais? Es teiktu, es vienu gadu nospēlēju Habarovskas Amur, un tur bija laikam finansiāli vērtīgi, izdevīgākais līgums, ja mēs tīri finansiāli. Un pēc tā Habarovskas gada es kādus 10 gadus neēdu vairs sarkanos īkrus. Tik ļoti tur visu laiku ēd. Nē, tur vienkārši, jā, viņi tur baroja pa visām vietām, mēģināja dabūt iekšā, bet, acīm redzot, kaut kā tur loģika arī, jo
tā ziema tur bija diezgan ilgi, nakts bija diezgan ilgi. Tie apstākļi tādi grūti, un laikam tā vitamīna deva. Tur laikam viss tur bija salīdzinoši lēti un pieejami, un tāpēc arī komandas vakariņās vai pusdienās sarknie ikri bija pietiekami daudzumā, un kāpēc, lai atteiktu? Ja ir ikri, jāēd. Minēja arī vēl par laika periodu, kad spēlēja Šanhajā. Kas varbūt palicis arī kaut kādi tādi spilgti brīži, kas varbūt vēl šobrīd ir notikumi, kas ir ārpus tā paša tā hokeja. Sadzīviski tīri. Jā, Habārovska pati noteikti pati pa sevi. Šanhai kaut kādu tur brīdi. Habārovskā, jā, tur vēl, tur varbūt nebija nekas tāds diezgan vienmuļi treniņi. Tur arī blakus halē dzīvoju. Kas tāds interesants arī. -20 visu laiku. Vējš šalts. Bet jā, ja mēs runājam tieši par Ķīnu un Šanhaju, tad tas bija labi, ļoti patīkami pirmkārt. Tādā ziņā, ka milzīga pilsēta, bet tu nejūti, ka tur ir 10 miljoni vai cik tur tie noteikti vairāk bija iedzīvotāji. Plus, es saprotu, ka Šanhai bija cēluši franči, līdz ar to ļoti eiropeiska. Es viņu kaut kā salīdzinu ar Manhatanu. Arī debesskrāpji tur patās un lielas ielas, tur augstas mājas un tā tālāk. Bet tajā pašā laikā varbūt debesskrāpis, plus blakus kvartāliņā ķīniešu kaut kāda dārziņa ar viņu tām īpatnējām celtnēm un karpu dīķīšiem un tā tālāk. Līdz ar to tas kontrasts starp, ne jau kontrasts, bet starpība it kā tur debeskrāpes blakus, un blakus ir karps dīķīši, kur tur pabarot, tur ar to maizīt, un viņas tur nāk. Bet, un tas ķīniešu, tas autentiskais. Jā, tas bija tas, kas valdzināja visvairāk. Tā it kā lielā starpība, nevis starpība, bet kulturālā, jā. Modernais ar pēkšņi nosacīti senisko, bet viņš tik harmoniski gāja kopā, un es saku vēlreiz ekskursijas, un ka ģimene atbrauca, un ka mēs tur vajadzēja pavadīt laiku, tur bija staigāt, un ļoti, ļoti, ļoti daudz lietas, ko gan redzēt, gan izbaudīt, gan vispārēji. Kura, teiksim, ir tāda hokeja arēna ledus, kas tev visvairāk palicis atmiņā, kur ir bijis patīkamāk spēlēt? Vispatīkamāk. Vai arī otrādi tieši, kur ir bijis galīgi arī? Galīgi kreizī kaut kas. Jā, varbūt pat brūk tur griezti un ledus tur. Jā, varbūt ir tie Šveicē bija tādas halles, ka tur vienkārši liekas Šveices augstākā līga, bet viņi spēlē kaut kādā šķūnī. Jā, tad nelikās klāt. Bet atkal no otras puses viņi to varbūt ne jaunāko arēnu tur piepildīja ar to auru. Ar līdzjutējiem, ar teltīm ārā, ar tur krogiem, teltīs un tā tālāk. Un tā atmosfēra, tas, ko viņi uzbūra apkārt tam tai hallē, tam spēlē. Tas bija vienkārši fantastiski. Un, tas pavisam savādāks. Atkal jau teikt, laikam, tradīcijas savādāks. Kad tas hokejs, tā spēle ir tāds dienas pasākums, kur tu izbaudi, nevis aizēju uz 2 stundām, bet jau tā kā pusdienu pavadi tur. Tad, kad bija arī ir vēl arī karjeras laikā, tad, kad ir tā spēles diena, kas ir, kam vajag būt pēc plāna, lai tava tā spēle būtu pēc iespējas labāk, teiksim tā. Kas ir tās? Sportisti taču nav mainticīgi. Nav. Tāpēc, kas ir, vai kaut kāda rituāla mājiņticības? Nē, pat tagad ir tā, ka, ja es slikti jūtos, es ieēdu vistu ar makaroniem un viss kārtībā. Viss atrisinās. Jā.
ja tur sāc kaut ko tur izdomāt, vai tur slikti jūties, atliek tikai pastur visu uzēst un viss nokārtojās dzīvē. Tāpēc, jā, protams, ka bija tie rituāli, protams, jāpaguļ, protams, tur tā kafijas krūzīte tik vai tik jāizdzer savā laikā, jāuztien tā noja, pēc tam tur jāsāk slidu siet no viens vai otrs kājas un tā tālāk. Bet, jā, tas laikam varbūt tāds jau, protams, ka mēs nedomājam par to mājticību, jā, kā varbūt citos, es teiktu, varbūt individuālos sportēros tā mājticība ir kaut kā vēl slimīgāka. Mēs varbūt tā. Komandas sporta veidā, tur jau nav viss no tevi. Jā. Tāpēc mums tā, bet tā. Muskuļu štātē atmiņa vienmēr iet pie viens kājas, nevis pie otrs. Jā, tā kā tas ir iestrādājies kaut kāds ritms un jā. Ir interesanti. Tas varbūt arī bijis kaut kādiem komandas biedriem kaut kas bijis, tur arī tāds galīgi kaut kas tur. Nē, traks. Labi, par spēlēšanu varbūt, satvanos. Par kaut kādiem rituāliem varbūt tur nekas tik traks, bet ja par hokeju domājam. Bet par kaut kādām ārpus hokeja lietām. Tur ir bijuši sevišķi par kaut kādām tam pašām gulēšanām, jā, ka viņam vajag tur kaut kādu tur speciālu, tur labi, nemaz nerunājot par kaut kādām tur tam white noise, bet tur arī kaut kāds cimdiņi, tur kaut kāds mandiņi, vienalga, jā, tur tas liekas. Dažreiz, likās, dīvaini, jā. Bet, šobrīd vairs ne? Nē, atkal, tik daudz mūsdienās var atkal, tas viss ir tik pieejams un tagad, lai ar kaut ko pārsteigt. Jā, nav, tiešām, viņš kaut ko tādu traku dara, jā, ok. Es redzu, ka viņš tā varētu darīt, jā. Bet atkal no otras puses, tāpēc jau atkal tas mākslinieckais, tas nozīmē, ka viņai ir, un tas ir kaut kas tā ir tā vērtība. Ja viņš uz nakti nevilks tos cimdiņus, nezinu, varbūt viņš nespēlētu hokeju tik labi. Es tā pieņemu. Ja tev vajadzētu nosaukt, nevis vajadzētu, bet vajag nosaukt tavu All-Star sešnieku hokejā, bet tikai spēlētājs, ar kuriem tu esi spēlējis kopā. Jā. Vienā komandā vai izlasē. Ok. Kuri tie būtu? Sākam. Labi, es jau laikam neko tādu nepārspīlēšu. Vārtos būs Irbe. Aizsardzībā. Bet uzreiz nevar nevienu brāli ņemt. Nevar? Nē, tad jau, tas jau būtu skaidrs, tur jau ir jau puse no maiņas jau gatava. Bez brāļiem. Jā, Irbe vārtos. Nav man neviens brālis, kurš stāv vārtos. Labi, Irbe vārtos. Tad ar aizsargiem, ko es esmu spēlējis, protams, Sants Ozoliņš, jā, tas būtu numur 1. Un ļoti man paveicies arī Vankūveras olimpiskās spēlēs spēlēt kopā ar Kārlis Krastiņu. Tāpēc arī, jā, otrs aizsargs būtu Kārlis Krastiņš. Plus viņi ir arī papildīt viens otru. Tāpēc tas būtu tas aizsardzības balsti, jā, vācakstīdiem aizsargiem. Uzbrucēji. Te būs grūtāk. Bet ārzemnieks arī var ņemt. Varbūt latviešu. Davai. Es teiktu centrā, jā? Vai, labi, gan jau 3 vienkārši, 3 uzbrucējus. Jā, 3 vienkārši. Jā, Sergejs Žoltoks, es teiktu, jo viņš tiešām hokeju mīlēja un atdevās ar visu sirdi un dvēseli tam hokejam. Jā, tas arī bija unikāls spēlētājs ar to savu deksmi un atdošanos tam sportam. Viennozīmīgi kā piemērs visam. Tad es teiktu, es ielikšu Jānis Pruktu otro, jo arī daudz ar viņu spēlēts kopā un patīk tā viņa arī spēles redzējums.
pirmais. Un otrais, ka ar viņu bija viegli spēlēt kopā, jo viņš pārliecinājās, ka pārējie visi ir, saprot, ko viņš grib panākt no viņiem. Tāpēc, jā, gan laukumā, gan ārpus viņa daudz runāja par to hokeju, ko viņš grib, ko viņš negrib, un tā tālāk. Varbūt kādam arī tas nepatika, bet šajā gadījumā, nezinu, ja tu esi profesionāls un ja tu redzi, ka tas ir kaut kas labs, tad tas bija ļoti labi un viegli un saprotami. Jā, tas bija Jānis Sprugts otrais. Trešais. Ko mēs Smagākā izvēle. Jo kāds paliks aiz borta? Kāds paliks aiz borta? 1 vai 2. Nu, jā. Tā. Tu prasīji pirms tam, kas ir no Dinamo sezonām, kur tā veiksmīgākā. Jā. Un tad viena no veiksmīgākajām bija arī tad, kad spēlēja, man liekas, ka tā, ka bija, mēs bijām vairākumā, Miķels, Sprugts un Karsums, es un Galmiņš. Un, jā, tad Karsums bija tas, kas tur lielāko daļu noslēdza tos uzbrukums vai vairākums, vai, sauc kā gribi. Jā, tāpēc es teikšu šajā gadījumā Mārtiņš Karsums kā trešais. Jo arī... Vajag uz gols. Jā, arī visi jau viņi met gols. Bet, jā, viņam ir ļoti labs noslēdzošais mētiens. Vienmēr zina, kur iebraukt. Plus, jā, kad viņš ir tavā maiņā, tad kaut kā arī viņš izboldurizēs tur to ceļu uz priekšu. Bet, jā, viņš arī, jā, kas saka, unikāls spēlētājs un ļoti man patīk tas viņa vibes, kā viņš spēlē. Un pret Mārtiņu jums vēl sanāk arī uzspēlēt. Vienu pret otru. Jā, starp citu. Optibet hokeja līga. Spēlēt pie Zemgals. Jā, tā kā, ja mēs Mogo un Zemgali tiks finālā, tad mēs spēlēsim viens pret otru finālā arī. Un tas arī ir viennozīmīgi tāds kairinātājs. Uzspēlēt pret, teiksim, spēlētāju, ar kuru tu esi kopā spēlējis vai pret kuru tu esi spēlējis, viennozīmīgi tas tikai iedod to vēl kvalitāti tam visam klāt. Kāds tu pats esi uz laukuma šobrīd, kad tev pretī nāk tur vecie čomi, varbūt kaut kādi tur, kā Karsums, cik tu tur var viņiem tur agresīvi tur spēlē? Vai tur... Nē, jā, viennozīmīgi. Laukumā draugu nav. Jā, laukumā draugu nav. Protams, treniņā, kad ar čomiem tad ir bišķi savādāk, bet, ja ir spēle, un šajā gadījumā, ja mēs runājam par Karsumu, tad protams, negribās dot viņam nevienu centimetru vaļu. Un, jā, tas viennozīmīgi ir, kā es teicu, ekstra kairinātājs. Lai būtu vēl tuvāk, vēl mazāk viņam iedot, un lai viņš brauc mājās, nepieskaroties ripē. Lai viņš dabūtu vēl šo dubultā. Jā. Bortā, teiksim tā. Labi, pa bortā tur neriskēsim, bet neļaut pieņemt vai ilgi saglabāt ripu, gan to mēs varam nodrošināt. Ļoti pats seko NHL šobrīd līdzi vispār klubiem, latviešiem, varbūt vēl. Nē, protams, sekoju līdzi, bet noteikti ne baigi traki. Laikam jau tas pašlaik lielākais uzdevums ir sekot līdzi, vai ties 12 spēlēs Ovečkins iemetīs tos 8 vai nē? Iemetīs? Būs ļoti tuvu, jā. Būs ļoti tuvu. Mūsu galvenais Sports Strike TV sarunu šova atbalstītājs ir mājaslapā totalizators.com, kur arī var noskatīties mūsu visu raidījumu epizodes, kā arī katru nedēļu ir arī dažādu spēļu apskati, un tā kā šonadēļ esi ciemos pie mums tu, kurš pārstāv hokeju, Yes. Tad mums attiecīgi ir arī tuvāko 4 dienu spēles, kuras ir īpaši izceltas, un arī prognozes mūsu.
Jā, cik tu pats tā kā seko līdzi, cik tu zini par šiem klubiem, kur viņi ir šobrīd tabulās augšā, lejā, Nu, apmēram jau var nojaust. apmēram orientējies. Nu, apmēram, jā. Nu, tad, Es galīgi nebūšu tas, kas, jā, nu, es nezinu, diemžēl, diemžēl, bet jā, es nezināšu tur baigos sastāvus vai... bet nu tā virspusē. Bet virspusē, jā, protams, tur jau bez jautājumiem. Un tad aiziet. Prognozes Nu, tavs. Winnipegas Jets pret Dallas Stars. Bet ko man vajag pateikt? Kurš uzvarēs? Jā, uzvarētāji. Ok. Nē, ja tu gribi, tu kaut ko vari vēl tur teikt. Nu, Winnipega. Ok. Jo viņas ir ņemtas visas tās spēles, kas ir tuvumā, viņas arī tabulā ir vienu otrai blakām kaut kur Jā. daudz maz un arī augšā, nevis tur kaut Ok, jā, lejā. super. Šeit, nu es pat Toronto. Jā, Toronto uzvarēs. Tagad Colorado uzvarēs visdrīzāk. Jā, un ir arī mūsu bloga apskatnieka, kurš arī liek prognozes, jā, par pirmo pāri viņš arī ir ielicis, kad uzvarēs Jets, Winnipega, par otro sakrīt domas ar tevīm, par Toronto, par trešo Colorado, ceturtā Kolumbusa, Ņūdžersiju. Jā, es pats spēlēju Ņūdžersijā, tā kā man no vienas puses ir siltas atmiņas par to, un jā, bet es jau teikšu, Mežlīkins vinnēs. Atvairīs. Jā. Nesaskan tad. Tagad mēs, paskatīsimies, kas tur būs, jā. Un Minnesota pret Los Angeles. Nu, es līkšu atkal. Laikam viss sanāk, kas kreisajā pusē. Mainieki vai nemainieki, bet jā, esmu Minnesota. Domāju, ka Minnesota vinnēs. Koeficienti tiks izvirzīt vēlāk, jā, bet prognozējās Los Angeles uzvar. Nu, tas tur tīri pēc koeficientiem. Tā kā Jā. salikts tur tā. Ja tu nebūtu hokejists, kura veida sporta veidu tieši, kura tu gribētu būt tā kā pārstāvis, varbūt tu to sporta veidu tā kā ārpus hokeja brīvajā laikā varbūt dari kaut ko spēlē, sporto. Nē, man vienu mirkli bija tā, ka skolā, es teiktu, 3. klasē arī bija peldēšanas nodarbības. Un tad pēc pēdējās nodarbības, jā, man arī nosacīti draftēja uz peldēšanas pulciņu vai sporta skolu, vienalga. Bet jā, vecāki teica, tu jau spēlē hokeju, nu kā tu varēsi savienot. Nu, bet man peldēt ļoti patika, un jā, tas bija tāds, varbūt žēl, ka es arī negāju peldēšanā, jo es uzskatu arī, ka tā daudzpusība viennozīmīgi nemaisa, un es neredzu nevienu mīnusu, teiksim, hokejistam, nu, kurš jā, peld, teiksim tā. Nu, es sapratu, jā, tur kaut kāds plaušu lielāk, tur arī fiziski, nu, daudzpusīgāks līdz ar to, un kaut kādas savas lietas, ko hokejā mēs nedarām, bet noteikti peldēšanā, jā, tā mugura daudz spēcīgāka peldētājiem noteikti ir. Līdz ar to tas viennozīmīgi būtu liels arī pluss hokejā. Minēja arī pāris reizes, kad par savu hokejistu karjeru tev nekāda, tā kā, teiksim, nožēla nav. Jā. Viss kā bijis, viss ir bijis labi, bet varbūt ir bijis kaut kāda viena epizode, kuru tu gribētu mainīt, varbūt tev tika piedāvāts kaut kāds līgums, kuru tu neparakstīji, varbūt vēl kaut kas bijis, kaut kādas tādas sakritības, kas varbūt ir bijušas, ja tu būtu spēris to soli, pa labi, nevis pa kreisi. Jā, bet atkal, kā mēs runājam, ka, teiksim, kas tur mūs veido, nu, atkal runājot par savu nākotnē tālāko karjeru, nu, teiksim, treneru karjeru, tad, kā mēs runājam iepriekš, ja, tā bērnība, jaunība kaut kā mūs ir vedusi, vienalga izvēles pareizs vai nepareizs, protams, nav. Viņas ir izvēles, kas veido tavu personību, un līdz ar to ja mēs to nosaucam par kaut kādu kļūdu, tad, ja tā kļūda nebūtu bijusi, tad mēs varbūt būtu bijuši pavisam cits cilvēks, un līdz ar to arī tagad, nu, tādā ziņā
tie likteņi varbūt būtu savādāki. Līdz ar to tur laikam kaut ko ņemt nost un likt klāt un domāt, ko tur varēja savādāk. Noteikti varētu atrast kaut kādas lietas, ko... Bet tev nav bijis tā, ka tu tur nožēlo vēl, kas tev tur līdz no gadiem, vai es tur būtu darījis tā. Jā, tur ir tie stāsti, kad Amerikā bija, kad aizbrauc slēpot, teiksim, viens vācargs, jā, viņi nevar sazvanīt, jā, un tad zvana otriem vācargam, no AHL, teiksim, jā, jo otrs vācargs ir zonā, un tad to otru vācargu izsauc uz NHL, un tas arī viņš tur spēlē. Īstenībā sauc to pirmo. Jā. Kā būtu bijis, un tad varbūt viņš varētu padzīt, nafīgi es braucu tur slēpot, jā, tur būtu tāda NFL spēlēt. Bet, tas jau tā virspusē, Dzīve kā iet, tā iet. Jā, man jau patīk domāt un patīk, teiksim, atkal no tā defekta taisīt efektu un domāt, ka viss, kas notiek uz labu. Vienalga, kādas tās lietas ir bijušas. Pozitīvo arī ņemt no viss. Jā, pozitīvo, jā, tādā ziņā nav obligāti, tur jāpriecājās par kaut kādām lietām, jā, tur, protams, ir kas slikts, tas ir normāli, ka mēs pārdzīvojam, bet tajā pašā laikā, kā mums patīk to mācīties no tā, bet, kaut kādā ziņā, jā, to nezinu, defektu kaut kā mēģināt, jā, vērst par efektu. Un ja mēs tā iedzinamies, es domāju, ka noteikti mēs tās lietas nevelti viņas ir tavā ceļā bijušas, lai tu no viņām kaut ko, prasniem vārdiem sakot, mācītos. Sako, varbūt līdz arī kaut ko paskatās. Man sīkais ar fucīti tur normāli tur, nefano, bet, zina arī visu tur. Jā, viņš visu kaut ko tur arī izstāsta un baigi interesanti. Ja man kaut ko vajag par futbolu, es viņam prasu. Kad spēlēji pēdējais? No rīta. Jā? Protams. Nopietni? Neciši. Bries sūdu. Nē. Kaķans. Knapi aizsit. Viņš dara. Tev ir gols. Es taču neiestīšu. Pirmo reizi esmu vadībā šajā spēlē. Bāc. Vai tu man ļauj tā kā vienkārši? Kā tur, jā? Protams. Tu jau tur izlaidi cauri pa vidu. Nē, Kas? Karaču sūdu kaut kādu atkal. Jā, labi. Jā, gadus neiestīs tādos. Šitie tāli, labi, varbūt nebija tik tāls, bet tālie baigs, kā es man patīk. Kad iestur no... Level tieši. Viņš pie tam, man liekas, spēlē pa kreiso malu vispār šitais džeks. Kas ir kreis. Ko viņš tur darīja, ja? Mākslinieks. Man tā liekas, jo viņš spēlē pa kreiso malu. Jā, reku, viņš ir tas trešais. Ko viņš tur darīja vispār? Vai tādu plašu pretī. Dubultā. Gols ir ģērtuvam. Jā, ejam, bišķā pull down. Sāpīgi šitie, ja? Tā parasti mums saka. Jā, kā tā? Tava iespēja šitie. Šis te labās epizodes mijās. Ar sliktiem. Malacis. Nesavāc. Tā ieskrīt. Ātrums nav galvenais. Nomet ātrumu, ja? Jā. Ui. Šeit ir tas skatītājs skaņas. Pats galvenais, ja? Ja no malas kāds pastīties, šito nomet. Kas te notiek? Knapi aizsit līdz vārtiem, jā. Knapi aizsit. Šo izvilka, aizskauj? Bet, Viņš garām gāja.
Tu darīsi no gaisa? Kas tur notiek? 3 stūri pēc kārtas. Oj. Ej! Kāpēc tu kaut kā vāji visu laiku tā knapi aiziet līdz vārtiem? Aizmudu. Es, zin kā, negribās pārst pāri. Ui. Nē. Ej! Sit ārā. Oi! Bāc! Paldies. Rokas, viss Yes. labs. Ej! Gribēju Ļoti labi. vinnēt. Protams. Mana pirmā uzvara beidzot šeit 12. epizodē un 3. futbola spēlē. Nu, es apsveicu tevi. Paldies. Rallijs biķerniekos ir beidzies, un no šīs raidījuma epizodes mums ir sākusies jauna spēle ar mūsu viesiem, kas ir šautriņu mešana. Katram viesim ir 3 šautriņas, 3 mēģinājumi. Labākā punktu summa tiks pierakstīta arī tabulā no 10 viesiem. Labākā rezultāta īpašnieks tiks pēc balvas no Sports Strike TV. 3 reizes. Cik tur ir? Jā, 3-1. Tas jau tikai pierāda, tas ir pierāda, ka nav iesācēja veiksmi, līdz ar to ir trenējis. O, Sveši. 3-20. Jā, jātrā 3-20. Tad 31 paliek? Jā. 31. Nav solīties 60. Nav. Tātad ar šo raidījuma epizodi mums ir sākusies jauna spēle. Rallijs ir beidzies. Tagad mēs esam sākuši mest šautriņus. Un Krišānis uzrādīja no saviem 3x3 metieniem. 3-3 apli. Jā, labākā punktu summa bija 31 punkts, kas tevi šobrīd ierindo godpilnajā 1. vietā. Jo tā kā tu esi pirmais, Jā. vienīgais, bet uz brīdi tu esi... Jūs taisīsiet kaut kādu to līderu. rankingu, jā? Jā, kur mums tur ir. Tu tur ierakstīs man pirmajā tā. Jā, es tūlīt tevi arī Super. likšu. Bet tad man jānofočēs uzreiz, lai... Es jau, kad tur kaut ko mēģinu, tad es mēģinu trabīt tajā vienā. Un pēc tam jau lido, nelido. Kādreiz labāk, kādreiz sliktāk. Bet ir arī bijis kaut kad, nezinu, tie paši 60-70 punkti vienā metienā. Paldies, Krišāni, par sarunu. Bija vērtīgi daudz ko uzzināt jaunu par tavā sportista gaitām, arī par treneri gaitām, kas ir tā kā jau iet jau uz priekšu. Kādi tev ir varbūt novēlējumi, komentāri mūsu sekotājiem, skatītājiem? Vēlreiz liels paldies, kas uzaicinājāt. Bija interesanti uzspēlēt spēlītes. Dažreiz var arī vairāk ielikt viņas. Bet novēlējums laikam tāpēc, kā bērniem saka, strādājums no savām stiprajām pusēm. Un tās varbūt ne, teiksim tā, tās pārējos skillus, protams, arī trenējam, bet liekam uzsvaru uz to savu mūsu esenci. Ja? Izkopjam tos talantus, pārējais nāks klāt. Lieliski. Paldies tev. Un, dārgie sakotāji, skatītāji, noskatāmies šo epizodi pilnā garumā, pieliekam īkšķīti, piesakojam visos mūsu sociālo tīklu kanālos, arī YouTube, protams, tev iesaku to pašu darīt. Labi. Jā. Ir uzdevums. Jā, ir misija, kas jāizpilda. Protams. Un tad jau uz nākamajām epizodēm. Čau! Vislabāk!